Re, kur mēs esam uzstādījuši granulu degli. Tūlīt parādīšu, kā viņš kuras. Tas ir Valmieras novads. Tā viss notiek. Tas ir otrā jauda 20 kW. Un tas viss notiek. Un 38 gradi tas ir siltumnesēja. Jā. Un tad apkurē iet uz mājas radiatoriem. Re, kur atbalsta numurs jākās. Jā. Un šeit mums ir 30 cm bunkurs. Tas ir visšaurākais, vismazākais, kas mums vispār ir, ko mēs piedāvājam, ja? Un tad gala rezultāta šeit ir tilpums aptuveni 8-9 maisiņi. Ja? Pa 15 kg tikai 6 mm kokskaidu granulas mēs izmantojam, lai kurinātu māju. Ja? Un tad, ko šeit papildus ir ritenīši, lai pavilkt, lai pabīdītu bunkuru kaut kur maliņā. Ja? Un tad, protams, ir iespēja pāriet uz malku. Izmantojot noslēgt plāksni. Ja? Viens suknis, kas darbojas uz māju, un vēl ir otrais, ja? Kurus mēs esam pieslēdzuši, viņi ir pieslēgti pie degļa smadzenēm. Re, kur šeit, caur automātiem, lai atgriezties uz malkas režīmu, un re, kur ir resnais vads, tas ir degļa barošana, un tievais, tas ir temperatūra devēja otrais bloks. Ja? Un arī mēs apsildam to sildam boileri. Garantēja 2 gadi, ja uzstādīšanas laiks aptuveni 4 stundas, tas ir vidēji. Ja? Un braucam arī uz Lietuvu, uz Igauniju, bijam arī Tallinā, ļoti daudz esam uzstādījuši Latvijā, un kā arī pagājuši nedēļu bijam Viļņā.